Es viņu atlaistu, bet atlaist vajadzētu mani. Es savā darba kolektīvā esmu vienmēr izvērtējis pēc viena principa, kuras tad ir tās meitenes kolēģis, ar kurām vēlētos kopīgi strādāt. Un zinu, ļoti bieži tas nav bijis apzināti, bet tagad man ir izkristalizējusies tā īstā formula, kā tad komandā atrast īstos un labākos cilvēkus. Jo es tik tiešām neesmu skatījusies pēc profesionalitātes, gadiem, pieredzes, tas viss ir ļoti skaisti, bet pat super jaudīga meitene, sieviete ar pieredzi varbūt nepieņemta mūsu kolektīvā tikai dēļ šī viena iemesla, par ko es tikko tūlīt stāstīšu. Agrāk šī rakstura iezīme vilkās man līdz, un es biju tas spogulis, ko attēnoja mana komanda, un es nemitīgi vainoju visas citas, izņemot pati sevi. Jo ķildes, strīdi, nesaskaņas, nemitīga sacīkne, skaudība ir tas, ar ko es nekad negribētu sadzīvot vienā kolektīvā. Un ļoti bieži tas slēpās aiz manis. Es to vienkārši neapzinājos un vispār pati neatzinu. Es biju tā, kas varēja strīdēties uz līdzenas vietas. Es varēju saksīties ar savu vīru tepatās stāvot. Un šo strīdu vienmēr viss dzirdēja, lai visi zina, kas šeit ir šefs, kurš šeit ir galvenais, aiz kura stāv pēdējais vārds, kas pateiks to pēdējo frāzi, un tas radīja to, kad komanda necienīja vai nu mani, vai nu Nauri. Zini, līdzīgi tas ir kā ģimenē, tad, kad tu atļaujies strīdēties bērnu klātbūtnē, tad nebrīnies, ka bērns tevi necienīs vai neklausīs tevi. Jo tādā vidē nekad nebūs miers un saticība. Tāpēc ļoti bieži, kad mēs ar Nauru paceļam balsi viens uz otra, es ļoti ātri aizvaros tikai aiz cieņas pret savu dēlu, jo viņam tas nav jādzird. Un ir ļoti grūti, es teikšu godīgi, ir bijuši momenti, ka man liekas, man ir vienalga, es tūlīt tev parādīšu, aiz kā stāvēs pēdējais vārds, bet īstenībā, cik bieži mēs esam kašķējušies un strīdējušies par tādiem kā niekiem, pilnīgi mazvērtīgiem sīkumiem. Un tādai nav jābūt līderei. Tev nav nemitīgi jāpierāda savu taisnību. Tev nav jābūt beidzamajam vārdam. Bez tā var iztikt. Tas tik tiešām nemaina lietas būtību. Cik bieži mēs ar Nauru esam strīdējušies par to, ka viņam ir vienalga, ko viņš ēdīs vakarā. Man nav vienalga. Man ir tiešām strikts plāns, man ļoti gribās tieši šito vai šito, un kā tev var būt vienalga? Tu attaisīsi leduskapi, pirms tam bļaus, ka nav ko ēst, bet, protams, ka nav ko ēst, tāpēc, ka tu nemaz neesi pateicis, ko tu gribi, kā es varu izzīlēt, ko tu gribēsi ēst. Jo tagad es nopērku, tad tu neēdi. Un tad es stāvu un viss mirst. Un man tad ir jāmet ārā. Atkal es sāku, ja? Atkal tu sāc. Bet, zini, esmu sapratusi vienu lielu mācību, kā ar to visu cīnīties. Es mācos neizteikt savu viedokli un neizklāt savas dusmas, ja es neuzņemos par to pilnu atbildību. Atbildību, ka es varu tiešām pamatoti pateikt, kāpēc es tieši tagad šādā formātā rīkojos, vai kāpēc šim strīdam tiešām ir jābūt, un vai šis strīds līdz kaut kam aizvedīs, un vai tiešām tam ir jēga. Es varu saskaitīt entākās sarunas, kuras ir bijušas tik bezjēdzīgas un tieši nav aizveduši ne pie kāda risinājumu, kā vienkārši tās 5 kapeikas, kuras man ir gribējies pateikt. Un tajā brīdī, kad esmu sākusi ar to cīnīties pati ar sevi, es to aizvien biežāk pamanīju komandā, un man vairāk nav bail atvadīties no šādiem eksemplāriem vai pārtraukt šādas draudzības un jau pašā sākumā uzost to, kad šāds cilvēks ir un ka labāk tālāk nesapīties. Jo šādā vidē nekad nebūs saticība. Nekad. Un nekad nebūs tādi ļoti lieli, veiksmīgi izrāvieni uz mērķi. Bet jāsāk man bija ar sevi. Jo, zini, ļoti bieži esmu pamanījis, ka aiz manām dusmām slēpjas īstenībā bailes. Bailes, ka nepiekritīs manam viedoklim, bail, kad
kad es būšu apkaunota, jo redz, kā manam viedoklim varbūt vai vārdam vai frāzei kāds nepiekrīt, un tad ko padomās. Tas viss jau, tā kā tā ir iekšēji dziļi parocies, kāpēc tu reizēm dusmojies? Un vai es tām dusmām kaut kas īstenībā nav dziļāks? Esmu sapratusi, ka man krietni vieglāk kolektīvā, un tas ir bijis mans tāds labs īstenībā trumps, ir vieglāk mainīt to prasību par to cilvēku, nekā mainīt pašu viņu. Jo ļoti bieži tās dusmas, kas man ir radušās, vai aizskaitinātība par kādu situāciju, kā to varēja nezināt, kā to varēja nesaprast, vai kāpēc tas netika izdarīts, vai arī pret vīru, ir tāpēc, ka tu prasi to, ko īstenībā tas cilvēks nemaz nevar tev tagad dot. Un cik bieži tu esi pajautājis, Klau, kāpēc tu tā jūties? Kāpēc tu to nebija izdarījis? Vai kādiem iemeslu dēļ tu tagad esi šādā noskaņojumā vai ne pretēji? Un zini, ļoti bieži mēs atnākam tādi piepildīti, man ir tā darbā, piepildīti tāda, man ir tādas gudrības galvā, man tādas idejas, un esmu tāda, uz jūga ar labu noskaņojumu. Tad noteikti redzēšu daudz videoklipus, kur man ir, tāds pacēlāts noskaņojums. Savukārt tu nekad nezini, kas darās tajā katrā sirsniņā, pie kur tu dodies uz šo darbu, un kas viņai notiek dzīvē. Varbūt viņas trauciņš un viņas emocijas un viņas sajūtas un viņas notikumi ir šitik maziņi. Jā, un viņas mērglāzīte, cik viņa var vispār šodien uzņemt, ir tāda. Savukārt tu nāc ar to lielo spaini, ar savām emocijām, ar savām gaidām, ar savu ekspektāciju, jā, par šo dienu, ka viņa būs jaudīga, aiziet, un tu viņai lej to spaini virsū, un viņa nabaks vienkārši nevar nemaz noturēt, jo viņa nevar pavilkt tevi. Un tu neesi vainīga, un tu kļūsti vēl dusmīgāk, un tu gribi aizrakties, un man reāli bija tāda situācija tagad pavisam nesen, kad es aiz labas sirds davāju, es kūciņu atvedu, ar kafiju sacienāju, ar labu omu, katrai iedodu to viņas patīkamāko darbiņu. Tik daudz, ko esmu izdarījis jau iepriekš, kas viņām nav jādara, par visu parūpējusies, un atbrauc tādā, un man pretī savu tādas sažūšas rozīnītes, un man ir tāds, hei, kāpēc tu esi tik neapmierināts? Un, zini, es jau sāku, jau uz 5. stundu jau pat sāku kasīties, tā kā domāju, ka jūs tik neapmierināts esat šeit. Man vienkārši ir bijušas tādas situācijas, nezinu kā tev, un tu sāc domāt, ka tu esi sūdīgs, vai ka tas cilvēks vienkārši ir super tā kā nepateicīgs. Bet viss jau ir par to, ka tu jau nemaz nezini, kas darās tajā sirdī. Tu sagaidi no viņa to, ko viņa nevar dot tev. Varbūt viņa strādā jau 5. vai 8. dienu, un viņas enerģijas līmenis ir, viņa nav gulējusi varbūt entākās naktas aiz nemiera, vai galvas sāpēm, vai mēnešreizēm, vai jebko, un viņa vienkārši nevar pavilkt tevi. Bet viņa cenšas un dara to, ko viņa var. Nevienmēr viss ir par tevi. Un tajā brīdī, kad es to sapratu, es saprotu, es uzdodu jautājumu, bet ko es varu izdarīt labāko šajā situācijā, lai uzlabotu šo situāciju, nevis tieši otrādi iet ar dusmām, bažām, rūgtumu, aizvainojumu, vēl kaut kādu neapmierinātību no sevis. Kā es varu tieši otrādi uzlabot? Sadzirdot to otru pusīti. Un īstenībā pat uzjautādama, kāpēc tā? Jo ļoti bieži mēs nepajautājam, negribam bāsties tur svešā dzīvē, vai vēl, ka neatbildēs, varbūt vienkārši cilvēkam tāds raksturs, bet tu nezini viņa backstory. Par dzīvi varbūt. Tā pieredze ļoti bieži velkās mums līdzi, kāpēc mēs reaģējam situācijām. Zini, ir pāris lietas, kas man ļoti palīdz cīnīties ar šo. Un viena no lietām ir, ja tā saruna vai komunikācija ir WhatsAppā caur audio, es ļoti bieži paņemu pauzi un vienmēr uzdod sev jautājumu, bet kā šajā situācijā atbildētu vai reaģētu man augstāk stāvošs cilvēks, kurš priekš manis ir autoritāte. Un tas man ļoti palīdz, jo ir bijuši tādas saziņas un sarunas, kurās tu esi kaut ko pārpratis dēļ ne savas omas vai nesaprašanas dziļumā, kāpēc cilvēks tev tieši šādi tagad ir atbildējis un tieši tādas viņam ir prasības pret tevi. Un man tāds, jo man gribās tā iedot savus 5 kapeikus un pierādīt, ka tu nepareizi domā un ka nē, šitā te nebūs, saprati. Ka es izlaižu gaisu, un ja vajag, es atbildu pēc dienas. Un ja vajag, es atbildu pēc stundas, bet es nematu pretī. Jo ļoti bieži esmu sačakarējis attiecības dēļ savas
asās mēlis, kur tagad ir bijis tik ļoti nevietā, jo tu neesi izdarījis mājasdarbu numur 1. Tu neesi noskaidrojis, kāpēc ir vispār izvērtusies šāda situācija vai saruna. Zini, otra lieta, es ļoti bieži cenšos izanalizēt savas reakcijas, jo es uzskatu, ka katrs līderis, cilvēks, viņš tomēr spēja kontrolēt savas emocijas. Varbūt tu nevienmēr to gribi, bet spēj to izdarīt. Un tas, aiz kā atšķirās līderis no vienkārši cilvēku, ir tas, ka viens māk kontrolēt savas emocijas, savu viedokli, un otrs nemāk. Tad uzdod sev šo jautājumu, vai tu māki? Un zini, katru reizi, kad es sev atgādinu šo un ieņemu pauzi un uzdod jautājumu, Elīna, tad tu esi līderi vai nē? Vai tās 5 kapeikas tagad ir vajadzīgas, vai šīs dusmas tagad ir vajadzīgas, un kad es spēju atbildēt, ka nē, man tomēr mana reputācija, mana cieņa, mans adekvātais redzējums un vispār es kā piemērs man rūp vairāk. Un zini, jo biežāk tu pareizi rīkojies, pat ja tas nav tavā raksturā, pat ja pat tev nav bijis labs piemērs, ka tā vajadzētu darīt, bet ļoti bieži tu jūti sirdī, ka nē, tu pasu atbildē, tu pastrauji atbildē, šis strīds vispār bija liekas. Šeit nebija vajadzīga tava taisnība, šitā situācija vispār tik maz nozīmīgā. Ka tu vienkārši esi izčakarējis gan attiecības, gan cilvēkus, protams, ja tu jūti ilgtermiņā, kad, katru reizi atspējas, tu gaidi no tā cilvēka kaut ko tādu, ko īstenībā viņi tev nemaz nespēja dot, jo viņa ir pilnīgi citādāka rakstura, un tu gaidi, kad viņa tevi sapratīs, ka viņa tevi sadzirdēs, ka viņa labāk un jaukāk reaģēs, ka viņa būs vienmēr tā pieneņa pūka darbā, un nekad tu no viņas nedzirdēsi kaut kādu žulti. Kāpēc, ja viņa visu dzīvi ir dzīvojusi tā, un tas ir viņas raksturs, tu sagaidi to, ko viņa tev īstenībā nevar dot. Un tad, kad tu to saproti, tev tāds, ok, that's fine, tā mēs arī šķiramies, jo es neplānoju tevi mainīt. Man ir bijuši bieži vien tādas bailes atvadīties no cilvēka kāda, jo likās, ka tas jau arī ir pat draudzībā, tas nav tikai koleģiālais, tas ir man tāda dzīves pieredze, jā. Bailes no tā, ka tu neatradīsi vietā labāku īstenībā, un šīs bailes man vienmēr turējuši važā, un zini, kāpēc ir bijušas bailes, man kolektīva meitene uzdeva īstenībā jautājumu pirms šī podkāsta, kāpēc tu esi baidījusies, ka tu neatradīsi labāku? Un zini, tāpēc, kad es nebiju līdz šim piedzīvojis tādu spēcīgu Dieva mīlestību par to, ka Dievs vienmēr iedos vietā un iedos vēl labāku. Un katru reizi, kad esmu lūgusi par to, lai Dievs tiešām man dod cilvēciņu, un ka man ir vajadzīga palīdzība šajā un šajā jomā, man ir vajadzīgs labs kolēģis, patīkams. Dievs vienmēr devis, un tas vienmēr priekš manis ir bijis dzīvē tāds milzīgs brīnums, un vienmēr likās, ja jau šis ir brīnums, tad kāpēc tā liekas, ka tu to brīnumu piedzīvosi vēlreiz? Varbūt vienkārši sagadījās, paveicās, un jā, Dievs apžēlojās, jā, un tā salikās, un ak, Dievs, paldies tev, bet tajā pašā brīdī, bet vai tu to izdarīsi priekš manis vēlreiz? Dievs izdarīs priekš tevis to tik daudz reizes, cik vajadzēs, un viņš nesagurs tev pierādīt to. Viņš nesagurs tev apstiprināt, ka jā, es tev iedošu. Un Dievs man to stiprināja tik ilgi, līdz tagad var tiešām pateikt, jā, ja es rīkojos nepareizi, ja man ir jāsavalda sevi, ja man ir jābūt labākam piemēram, ja man ir jābūt izcilākai vadītājai, Dievs māci mani, parādi man, palīdz man sevi savaldīt, palīdz man neradīt strīdus, ķildas, skatienus, emocijas. Palīdz man, Dievs. Nebūt tai ērcei smirdīgajai, kura vienkārši rāpo un vienkārši smirdina gaisu. Izklausās tik draņķīgi, bet es arī esmu cilvēks, kura cīnās ar ikdienišķām šādām, tādiem saviem tarakāniem. Un kolektīvs jau vienmēr tie apkārtējie būs tavs spogulis. Vēl viena lieta, kas man ļoti palīdz, es vienmēr uzņemos atbildību par savām emocijām. Jo tās manas emocijas var ietekmēt visu to vidi, kur es esmu. Un apsolos nevainot ne apstākļus, ne cilvēkus pie situācijām, kas rodās. Vēlreiz tev pateikt,
Nevaino cilvēkus un apstākļus pie situācijām, kas notiek ar tevi šodienā. Man, zini, tāpat kā ir šī negatīvā puse, tāpat tas arī ir pozitīvā. Ļoti daudz lietas, ko esmu sasniegusi, man ir šodien labs ietirgojums, pasūtījumi birs, daudz cilvēku zālē. Un, zini, tā būtu tā uzvara, kas būtu jāsvin, kur būtu sevi jāapbalvo un jāpasaka, Evelīna, tu tiešām labi izdarīji šo. Man pat bija sapulcs tiešām, kur pavisam nesen es novadīju kolektīvu meitenēm. Mēs apsēdāmies un mēs svinējām uzvaru un saku, meitenes, ko mēs darām pareizi? Ko mēs darām pareizi? Nevis nepareizi, ka zini, sos un tagad sapulce ātrā jātais. Bet kad arī šajos brīžos tu apsēdies un tu pasaki, jā, mēs tik daudz ko labi izdarījām, šito. Īstenībā, ja jūs man atsūtīsiet atgrieznisko saiti, es tev izstāstīšu formulu, kas biznesā mums ir nostrādājusi ar 50% uzviju mūsu biznesā, kamdēļ starp pagājušo gadu un pat pagājušo mēnesi mēs esam ļoti pakāpušies, un man vajadzēja ilgu laiku, lai saprastu, kāpēc ir šāds rezultāts. Jo es nemācējos to atbildēt, es vienkārši neizpratu, kas ir tā nostrādājis. Un par to es varētu padalīties. Tikai atrakstiet man lūdzu privāti, lai es saprotu, cik daudziem interesē. Es neteikšu, ka tas ir brīnums, bet mēs esam atkoduši ļoti labas features. Uzdod vienmēr jautājumu, kāpēc ir radies šis strīds, nesaskaņas, ķildes, tā pūšā zemene. Vienkārši uzjautā, kāpēc tas ir radies. Un kā tu vari labāk reaģēt uz to. Varbūt bieži vien ir vienkārši jāieklausās tajā otrā un jāsaprot. Ja viņam ir tāds raksturs, ja viņš ir tāds sarūktināts, cilvēks pa dzīvi, tad nevaino sevi. Un ja tu jūti, ka tev būs pa smagu, vienkārši šķiries. Tev nav jāmaina otrs. Tev ir jāmaina sevi. Un es gribu lūgt kopā ar tevi. Debes Tēvs, es tev pasakos par to, ka tu man māci. Ka tu man māci būt par labu vadītāju, par labu līderi, par labu sievu, par labāko mammu, par sievieti, kuras klātbūtnē gribās būt, no kuras gribās mācīties, kas var būt par svētību katru reizi, kad es ieju iekšā telpā. Lūdzu to tagad par sevi un par savu dzīvi. Es tev un aiztais tagad acis savas ciet. Zini, lai šī lūkšana nav tā, ka tu kaut kur brauc, kaut ko dari, apkārt notiek trokšņi un tu it kā padomā, bet tu nepasaki un sirdī pamatā stipri nenotici tam, ka es tagad lūdzu par tevi. Mācies lūgt par sevi. Debes Tēvs, es tev pasakos par to, ka tu mani veido par labāku sievu, par labāku mammu, par labāku draudzeni. Lai manā klātbūtnē gribās būt, nevis mukt no manis. Debes Tēvs svētī manas valodas, manu reakciju, manu aizkaitinātību, manu patiesību, kuru man nemitīgi gribās kādam pierādīt. Palīdz man būt vēl labākai. Un māci man caur situācijām, caur šiem eksāmeniem, kurus tu man dod man dzīvē, nevis lai es atkal aizskaitinātos, bet lai tu man parādītu, kungs, tad kur es rīkojos nepareizi. Un palīdz man to uztvert tiešām kā eksāmenu, nevis kā vēl vienu lietu, par ko burkšķēt, būt neapmierināta, bet ka šī situācija ļauj padarīt mani par vēl stiprāku līderi un augt tajā vietā, kuru tu esi man Dievs ielicis. Palīdz man Dievs būt par svētību katrā vietā, kur eju, lai no manis smaržo, nevis smako, lai manā klātbūtnē gribās būt. Es to lūdzu Dievs par sevi un lūdzu par katru manu klausītāju. Paldies Tev, Dievs! Esi svētīta un tiekamies jau nākamajā reizē.